brokasts apēsts, vēl palika kafija, ko tad es lasu. Parasti lasu vienlaikus vairākas grāmatas. Orhans Pamukas sniegs, kuru bija gribējis lasīt ziemā, bet, nu, dzīve, viņš nestikusi. Es gribētu martā tomēr pabeigt. Patīk, interesanta. Cita pasaule, Turcija, kurdi, jā. Tā vēl turpinu lasīt Neiburgas dienas grāmatu, šī jau ir otra. Jau vairāk kā gadu lasu. Un tāpēc, ka tādi teksti diezgan blīvs un sīki burtiņi. Martā es esmu apstājusies, kura gada 2011. Šodien jau 28. marts ir. 28. marts. Ir pa 28. martu. Andrei. Jā, arī ļoti interesanti. Nu, tā ikdienas dzīve. Bet ir kultūras pieminējumi, protams. Filmas, grāmatas. Un tad ļoti gribu izlasīt Inga Žoldes. Nesen iznāk šo grāmatu Tēvs. Un vispār patīk Ingas darbi. Tā kā domāju, drīz ķeršos pie šīs. Lūk. Tagad es palasīšu.